Ar šo runu sanāca tā pavisam vienkārši, ka es sēdēju un domāju, lūdzu Dievu, un tā kā es neesmu harizmāts, baigais, te es varu teikt, kā es jūtos vakar tur. Piektdien vakarā Zoom lekcijas man moc nost vienkārši, man nav dzīvā kontakta, man grūti. Sestdien no rīta vēl līdz pusdienas laikam, pēcpusdienā Ārturam jubilē. Tur it kā man daudz neko nevajadzēja darīt, vienkārši bija grūts darbs, daudz vajadzēja ēst. Un vēl tieši to vai tie kāpost, es centos, es cīnījos kā nākās. Un bija arī brāļa māsas pie mana galda, kas man atbalstīja, saprata. Un viss bija labi. Bet es pēc tam tā cīnījos ar rakstiem, ko man vispār runāt. Bija viena no tām retajām reizēm, kad es uz ceļiem nometies, uzgūlos uz tā krēsla, uz kur es tur sēžu, ja nelūdzu Dievu, un tad gars mani aizrāva, un es pamodos pēc tam vēlāk. Es vienkārši aizmigu, man galva dūla bija un viss, un es cīnījos, mocījos. Un es reizēm, kad man iet, gandrīz vienmēr, man reizēm tikai nedara to. Man fonā kaut kur pielūgsmes mūzika skan un klausos, un latviski, kur es nenodziedāšu, neesmu dziedātājs, bet Worthy the Lamb, cienīgs Dieva jērs, un man viņas tās dziesmas nekad, no vienas dziesmas man nekad nav bijusi vēlme pieķerties un izlasīt. Un es šoreiz izlasīju Atklāsmes grāmatā 5. nodaļu, un es jums arī izlasīšu. Un es jums kaut ko atgādināšu. Pavisam vienkārši. Tik daudzas lietas notiek, pasaulē patiesībā, kuras var apzīmēt ar vārdiem netaisni. Tā nav godīgi, tā nav taisnīgi, nav saprotams, kurien pasaule iet, un es kaut kur dzirdēju baumas, ka kaut kāds gaišprātis, esot Latvijā izteicies, ka visi, kam pāri 50 ir traumēti, un vienīgā atšķirība, zina, starp tiem, kam pāri 50 un jaunākiem, ir tas, ka mēs esam redzējuši, kur noved ideoloģiju. Mēs skaidri zinām, kur noved ideoloģiju, un ideoloģija padara cilvēkus aklus. Viņi vienkārši iet aklumā. Un, ja divi aklie ir kopā, tad bedra viņas sagaida, Bībele saka, kad aklais aklam ceļu rāda. Un, kad tu skaties uz šo pasauli, liekas, kas notiek, vai nevienam nav veselais saprāts atradies, ja? Es klausos zinātnieku, kurš ir piedalījies valsts apmaksātā pētījumā, un viņš auditorijai saka, piedodiet, mēs to temperatūru pacēlām līdz 3 grādiem, jo izmaiņas, kad dubultoja CO modelī, bija tik nenozīmīgas, ka grāmatā nebija ko pieminēt. Piedodiet, lūdzu, mēs pacēlām uz +3 grādiem. Jūs jau zinat, kā iet, katru reizi, kad jūs braucat ar mašīnu, pasauli nomirst uzreiz momentā, ja? Un ir pilnīgi vienalga, kādi ir fakti, jo ideja ir svarīga. Un es zinu, kā tas ir bijis. Idejas dēļ viena daļa latviešu dzīvoja Sibīrijā, un otra daļa nomira Sibīrijā. Idejas dēļ. Un, kad tu skaties uz pasauli, liekas, un galvenais Bībelē arī lasa, ka pēdējos laikos cilvēki būs tāda un tā aprakstams, ka toči tādi viņi ir. Un visas tās lietas, par kurām pasaulē rakstīts, man tas domāt, kas notiek? Un es gribu jums izlasīt 5. nodaļu. Vienkārši. Un ja nevienam šis vārds nedara, tad saka, agri sludināja sev ticības stiprināšanai. Viņš mums ir vārgs, viņam ticība jāstiprina. Es vakar paēdu labi, šodien sludināšu, lai es jūtos stiprāks. Labi? Un ja tu klausies un Dieva vārds uz tevi nerunā, tas, ko es runāju, tu lūdz Dievu un saka, Dievs Tēvs stiprina to agri ticībā, lai viņam ir skaidrība par pēdējiem laikiem. Amen. Atklāsmes grāmata 5. nodaļa. Tad es redzēju labajā rokā tam, kas sēd uz goda krēsla. Ja lasīsiet 4. nodaļu, zināsiet, ka uz goda krēsla sēž Dievs. Debes un zemes radītājs Dievs sēž uz goda krēsla.
Tad es redzēju labajā rokā tam, kas sēd uz goda krēsla. Par labo roku jums jāzina, kad runā par labo roku, tā ir spēka, autoritāte, vara. Amen? Visi Dievs savā labajā rokā. Jēzus ar dēvam apsēdās pie kādas rokas? Pie labās rokas. Pie labās rokas. Tad es redzēju labajā rokā tam, kas sēd uz goda krēsla grāmatu, aprakstītu iekš un ārpusēm, aizzīmogot 7 zīmogiem. Ja tās ir 1. gadsimts un tas ir 1. gadsimts, tad jums jādomā nevis par šķiramām lapām, bet par raksturuļiem. Jums jādomā par raksturuļiem. Es redzēju varanu eņģeli saucam stiprā balsī, kas ir cienīgs atvērt grāmatu un atdarīt tās zīmogus, bet neviens ne debesīs, ne zemes virsū, ne zemes apakšā nespēja. Ne debesīs, ne zemes virsū, ne zemes apakšā. Kas man dzird? Neviens, ne augšā, ne virs zemes, ne apakšā nevarēja. Neviens. Neviens. Tas nozīmē arī kā krieviski saka un latviski, USAS kongress arī neko nevar atslēgt un aizslēgt. Mūsu parlaments pat neparādās tūmā pie slēdzējiem un atslēdzējiem. Pasaules varenākās valsts, Amerikas Savienoto Valstu kongress, ne augša, ne apakša palāta nevar ne aizslēgt, ne atslēgt nevienu no zīmogiem grāmatai, kas ir Dieva rokās, kā zina. Amen. Latvijas parlaments pat nepiedalās debatēs. Kāds man dzird? Es nerunāju par zemes politiku, es runāju par Dievu valstību, par viņa varu pār visu šo zemeslodzi, kuras mēs dzīvojam. Kāds man dzird? Jūs man teiksiet, Agri, ja latvieši nepiedalās, droši vien ietekmīgā Šveice ar saviem cilvēku, kā viņi tur, kā tas saucās, kad sanāk kopā referendumiem. Viņi var balsot no rīta līdz vakaram, viņi nevar atvērt zīmogus. Viņi nevar atvērt zīmogus. Ne debesīs, ne uz zemes, ne cilvēks, ne valsts, un vēl arī apakšā. Vēlnels arī netiek klāt pie lemšanas. Vēlnam nav nekādas tiesības lemt. Viņam joprojām ir tiesības un iespējas kārdināt un mēģināt tevi piemānīt, bet lemt tiesības viņam nav. Viņš nevar ne aizslēgt, ne atslēgt. Jo ko Dievs ir aizslēdzis, to neviens nevar atslēgt. Ko Dievs ir atslēdzis, to neviens nevar aizslēgt. Skatāties, lasām tālāk. Vēlreiz izlasīšu. Ne debesīs, ne zemes virsū, ne zemes apakšā nespēja atvērt grāmatu un tanī ieskatīties. Pat ieskatīties nespēja. Un es gauži raudāju, ka neviens nav atrasts cienīgs atvērt grāmatu un tanī ieskatīties. Te viens no vecajiem saka man, neraudi. Neraudi. Es šodien Jelgavā kaut ko neizdarīju, kas jāizdara Rīgā. Pasaku blakus sēdētājiem, neraudi. Saka, neraudi. Redzi, klausies, redzi, uzvarējis ir lauva no Jūdas cilts, Dāvida sakne, lai atvērtu grāmatu un tās 7 zīmogus. Un es redzēju goda krēslu, 4 dzīvo būģņu vecā vidū stāvam jēru, kā nokautu. Lauva no Jūda, Jēzus Kristus, Dieva jērs, Jēzus Kristus, tavs un mans glābējs. Amen. Ar 7 ragiem un 7 acīm, kas ir 7 Dieva gari izsūtīti pa visu pasauli. Viņš nāca un saņēma grāmatu no tā labās rokas, kas sēd uz goda krēsla. Viņš paņēma grāmatu no Dieva rokas. Amen. Dievs viņam iedeva šo grāmatu. No Dieva rokas neko nevar izraut. Kad viņš ņēma grāmatu, tad 4 dzīvās būtnes un 24 vecāji metās zemē jēra priekšā. Katrs turēdams rokā cītaras un zelta kausus pilns kvēpināmām zālēm, kas ir svēto lūgšanas, viņi dziedāja jaunu dziesmu sacīdam. Tu esi cienīgs. Tu esi cienīgs. Tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus. Jo tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar savām asinīm cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām.
un tu esi padarījis viņus mūsu Dievam par ķēniņiem un priesteriem, kas valdīs pār visu zemi. Tad es redzēju un dzirdēju, kā daudzu eņģeļu balsi visapkārt goda krēslam, dzīvām būtnēm un vecajiem. Viņu skaits bija mirjādus un tūkstoši, kas sauc skaņā balsī. Cienīgs ir tas jērs. Worthy is the lamb. Cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Pasaules varenie pēc šīm lietām kāro. Pasaules varenie pēc šīm lietām kāro. Bet vienīgais, kurš ir cienīgs to ņemt, ir Dieva jērs, kungs Jēzus Kristus. Vienīgais, kurš ir cienīgs. Un es dzirdēju visu radību debesīs, virs zemes, apakš zemes jūrā, un visus, kas tur ir, sakām, tam, kas sēd goda krēslā, un tam jēram, lai ir pateicība, gods, slava un vara mūžu mūžos. Gods, slava un vara, šīs zemes varanie to vēlas. Tas pienāks Jēzum Kristum. Tas pienāks Jēzum Kristum. Gods, slava un vara mūžu mūžos. Un 4 dzīves būtnes sacīja Āmen. Vecai metās zemē un pielūdza. Mūžīga vara pieder Dieva jēram. Drusītiņi, dažas lietas. Pirmkārt jau grāmata. 7 zīmogi. Esot teologi, kur saka, ka šie 7 zīmogi simboliski norāda uz pasaules pēdējiem 7 gadiem, pirms Jēzus Kristus paņem pēdējos 7 gados, kas notiek. Vai tie ir pēdējie 7 gadi, vai tie nav, es nezinu, bet par grāmatu runājot, ja jūs atšķirsiet pravieti Eceķēli 2. nodaļu, 9. 10. pantu, tur ir līdzīga situācija, kur Dievs rāda Eceķēlim 2. nodaļa 9. 10. Es redzēju roku, kuras stiepās pret mani, un rokā bija rakstu ritulis. Viņš to atritināja manā priekšā, tas bija aprakstīts vienā pusē un otrā pusē. Dieva rokā bija grāmata, kas bija aprakstīta no abām pusēm. Tur bija uzrakstītas raudu dziesmas, nopūtas un vaimanas. Un tad, kad jūs lasat, ka Jēzus ver vaļā šos zīmogus, jūs redzat lietas, kas notiek uz pasaules. Tad vēl par Jēzu ir teikts, ka viņš ir lauva no Jūda. 1. Mūzes grāmatā, 49. nodaļā, 1. Mūzes grāmatā, 49. nodaļā, kad Jēkabs svētī savus dēlus, viņiem viņi 12, viņš svētī viņus, un viņš katram no viņiem runā, ko svētība arī nozīmē, burtiski runā virsū, uzrunās svētību. Un 1. Mūzes grāmata 49. nodaļa no 9. panta, un viņš saka Jūdam, kur man palika 9. pants, jauns lauva ir Jūda. No laupījuma tu auga liels mans dēls, tagad tu notupies, izstiepsies kā lauvas māte, kas gan viņu piecels. Un tad viņš saka, scepteris nezudīs no Jūdas, nedz valdības zīzlis no viņa kājām. Dievs vēlāk Dāvidam apsola, ka būs valdnieks. Un, kad jūs lasat Ziemassvētku tā saucamo stāstu, tur ir, es šodien lasīju par Mariju draudzē, un tur teikts, ka viņas sadarinātais bija no kādas cilts? No Dāvida nama. Amen. No Dāvida nama. Un šeit, kad viņš runā šos svētību vārdus, scepteris nezudīs, nedz valdības izlis no viņa kājām. Tiekāms, tas Šīlo nāks, viņam tauts klausīs. Latvieši šeit tulkojumā raksta miers, bet to vārdu Šīlo var saprast arī kā tas, kuram tas pienākās. Tas,
kuram tas pienākās. Valdība pienākās Jēzum Kristum. Valdība pienākās Jēzum Kristum. Tad tur vēl ir pieminēti 7 ragi, ja kāds atcerās, es jums lasīju. 7 ragi ir pieminēti. Es nelasīšu, bet ja jūs paskatīsies Daniela grāmatā, ragi simbolizē valdniekus un viņu varu. Ragi simbolizē valdniekus un viņu varu. Un kāpēc 7 ragi? 7 ir skaitlis, kas simbolizē pilnību Bībelē. 7 ir skaitlis, kas simbolizē pilnību Bībelē. Un pie kunga Jēzus Kristus jūs redzat ko? 7 ragi. 7 ragi. Valdnieks pilnā spēkā, pilnā autoritātē. Pilnā spēkā, pilnā autoritātē. Un tad ir pieminēti šie 7 Dieva gari. Man liekas, par to pat nav jārunā vairāk, jo Nātans to ir vismaz vairākas reizes pieminējis, jau Latvijā sludinot. Bet Jesai 11. nodaļa. Jesai 11. nodaļa. 1. pants atgādina par šo apsolījumu. 1. pants atgādina par apsolījumu, ka nāks no Dāvida nama valdnieks, un klausties, kāds būs šis valdnieks. Un pār to klāsies un sargās tā kunga gars, gudrības, saprāta, padoma, spēka, atziņas, tā kunga bijības gars. Burtiski viņi norāda, ka ir 7 raksturojošas lietas, kas raksturo šo garu, par kuru runā. Es jums pieminēju, ka mūsu pasaule lēnām paliek jocīga, un Jēzus mums pats teica, kad jūs redzat visas šīs lietas notiekam, kara daudzināšanas un visas lietas, kas notiek, tad galvas uz augšu, savus galvas uz augšu paceliet, jo jūs pestīšana tuvojas. Kad Jēzus Kristus atver zīmogus, tad notiek notikumi. Ja jūs lasīsiet nākamo nodaļu, tur notiek lietas. Notiek lietas. Zirgi atnes lietas. Ir pat tādas lietas, kur rakstīts par labību, faktiski par ēdienu, ka viņi paliek dārga, maksā denāriju. Tas nozīmē, visa dienas alga aiziet par ēdienu. Bet skaties, ko es gribu, lai tu pamani. 1. pantā, kāpēc šo raksturvietu ņēmu? Jāņa atklāsmes grāmatā 5. nodaļa, 1. pants. 5. nodaļa, 1. pants. Tad es redzēju labajā rokā tam, kas sēd uz goda krēsla grāmatu, aprakstītu ārpusē, iekš un ārpusē apzīmogot 7 zīmogiem. Nekad Dievs nav no savas rokas izlaidis pasaules notikumus. Nekad. Tā grāmata ir Dieva rokās. Kāds man dzird? Tā grāmata ir Dieva rokās. Tāpēc notikumus lemj nevis Vašingtonā vai kaut kur citur vai kādās slepenās vietās. Notikumus lemj debesīs. Dzirdat mani? Notikumus lemj debesīs. Viss, ko Dievs bija runājis caur praviešiem par Jēzu Kristu, ir piepildījies. Viss ir piepildījies. Izņemot lietas, kurām vēl jānotiek uz priekšu. Tad, kad runā par Betlēmi, pat farizējiem, saduķējiem, rakstu mācītājiem prasa, kur jādzimst gaidām mesijam. Kā pravietis saka, Betlēmē tu Judā? Viņi zināja vietu, no kurienes viņam jānāk. Viņi zināja vietu, no kurienes viņam jānāk. Viņi zināja, no kādas dzimtas viņam jānāk. Viņi zināja šīs lietas, jo Dievs par to jau bija runājis. Kad Jēzus ar vecākiem, ja vecāki paņem Jēzu un bēg uz Ēģipti, jau pirms tam ir pravietots, savu dēlu es aicināju no kurienes? No Ēģiptes. Kad viņš atgriežās atpakaļ, viņi apmetās dzīvot vietā, par kur jau ir pravietots. Par kur jau ir pravietots. Jēzus no Nācerets. Jēzus no Nācerets ir jau pravietots. Kad viņu piesit krustā, Jūdu nāves soda veids ir nomētāta ar akmeņiem. Jūdu nāves soda veids ir nomētāta ar akmeņiem. Bet jau sen ķēniņš Dāvids saka, viņi skatīsies uz to, ko ir dūruši. Viņi skatīsies uz to, ko ir dūruši. Un tad, kad Bībele mums saka, ka viņi nodeva Jēzu Kristu, viņš saka, lai piepildītos tas, kas rakstīts rakstos, ka viņi nodod. Kad Jēzu sagūstīja, viņējie bēga, viņš saka, jo raksti sāka, es sitīšu ganu un nāvis izklīdīs.
Kad viņš mazgāja apustuļiem kājas, raksti saka, tas, kas ar mani maizi ēd, kas pret mani pacēlis kāju. Raksti piepildījās. Jūs nevarat 100 gadu pirms tam kaut ko paziņot, kas piepildās, Jēzus to vienkārši izdarīja. Tad Jēzum vajadzēja katram no viņa mācekļiem iedot grafiku, kā šā lūga jāspēlē. Viņam vajadzēja iedot grafiku, kā šī lūga jāspēlē. Viņam vajadzēja aiziet pie Heroda un teikt, Heroda, onkul, man vajadzētu tā kā, lai tu mani patriec ar vecākiem no šejienes. Jēzus varēja būt apmēram 2 gadu vecumā. Patriek no šejienes. Heroda onkuls teica, jep, monsignor. Priecam. Neiespējami. Vienīgais, kas to var visu tā paziņot, ir Dievs, kuram viss ir zināms un kuram nekas nav apslēpts. Dievs, kurš saka, par kuru patiesībā saka, visas manas dzīves dienas bija pie tevis grāmatā, pirms tās vēl nebija nevienas. Dievam nekas nav apslēpts, Dievs visu zina. Dievs visu zina. Tava dzīve nav haoss. Dievs zina tavu dzīvi. Agri, bet man ir haoss, nevajag bēgt no Dieva. No nākotnes notikumi ir Dieva tā kunga labajā rokā. Saka, Agri, bet viņa nepalika visu laiku. Man prieks, ka tu pamanīji, ka viņa nepalika visu laiku viņa rokā, jo viņa nonāca citā rokā. Tava glābēja rokā. Grāmata nonāca tava glābēja rokā. Zini, kā viņu sauc? Kungs un ķēniņš. Zini, ko viņš teica? Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tev pat nevajag blatu un draugus augstās vietās. Tev jau ir draugi augstās vietās. Jo Jēzus teica, es jūs saucu par draugiem. Es jūs nesaucu par kalpiem, jo kalps nezin, ko viņa kungs dara. Saka, Agri, viņš mums to neteica. Teica, rek, tev ir grāmata, tu zini, ko viņa kungs dara. Tu zini, ko tavs kungs dara. Viņš tev to ir atklāti pateicis, ko viņš dara. Tu neesi kā kalps, kurš nesaprot, kas notiek. Un vienlaicīgi tu sevi sauc par kalpu. Es saprotu, jo tu kalpo viņam. Bet viņš paņem, paskaties, 7. pāns, grāmata nonāk Jēzus Kristus rokās. Viņš nāca un saņēma grāmatu no tā labās rokas, kas sēd uz goda krēsla. Ja es jums lasīšu tālāk notikumus, kas notiek 6. nodaļā, un tad, kad tu redzēsi, ka pasaulē notiek kaut kādas lietas, tu sapratīsi, ka grāmata nav nonākusi pie pasaules. Grāmata joprojām ir Kristus rokās. Viņam ir vara atslēgt, viņam ir vara aizslēgt. Viņš ieceļ un viņš atceļ. Āmen, kāds man dzird? Tāpēc tad, kad tu skaties uz priekšu, tev jāzina, ka pasaules notikumi nekad nav bijuši svešās rokās. Āmen. Pasaules notikumi nekad nav bijuši svešās rokās. Nevis starptautiskie līgumi pasargā zemi, bet Dievs. Saka, Agri, vai tā līguma nav vajadzīga? Līguma ir vajadzīga, Dievs lieto. Dievs Kīru nosauc par savu kalpu. Par Kīru nekad nav teiks, ka viņš bija atdzimis no augšienes vai judaismu pieņēmis. Nekad. Viņš pat nevarēja atdzimt no augšienes, tas ir vecā derība. Piemēra pēc, ka es saku. Bet Dievs viņam saka, mans kalps, jo Dievs viņam lika atraist Izraēlu. Pilnīgi vienalga, cik viņš augstā amatā sēdēja, Dievs pateica, jāatlaiž, viss cauri uz redzēšanos. Pavisam vienkārši, cauri uz redzēšanos, prom. Un tu vari visu mūžu lausties un cīnīties, lai iegūtu visaugstāko amatu, kāds ir iespējams šajā pasaulē. Un Dievs pieklāvē un saka tā, vecīt, tagad izdarīsi to un to. Rītdien parīt, ja tu nebūsi paspējis izdarīt, mēs tev novāksim. Bum! Un viņš vai izdara to, ko Dievs liek, vai viņu pēc 2 dienām avīzēs mēs lasām nekrologu, netīšām aizgāja ar sirdi. Nav jautājumu. Dievam nav jāsaskaņo plāni, jo viņa plāns nav mainījies un neviens nav viņam prasījis šo plānu saskaņot. Viss, ko viņš ir apsolījis, tāpēc Bībele saka, visi Dieva apsolījumi Jēzu Kristu ir jā un āmen, jo neviens nevar izaicināt viņa solījumus. Nav tādas svaras, kas var atņemt viņam grāmatu, jo nebija ne augšā, ne pa vidu, ne apakšā. Neviens cienīgs tai grāmatai pieskarties.
Debesīs ir arī mūžīgās dzīvības grāmata. Kad Mozum bija jācīnās par Izraelu, viņš Dievam saka, ja nē, tad izdzēs manu vārdu no grāmatas, ko tu raksti. Un Dievs saka, tikai to, kas apgrēcinās, tā vārdu es izdzēsīšu. Pat mūžīgo dzīvības grāmatu viņš raksta personīgi. Viņš raksta personīgi. Tas nozīmē, ka neviens nevar lemt par tavu mūžīgo dzīvību, izņemot debesu un zemes radītājus. Neviens! Viņi var sanākt un nobalsot, ka mūžīgā dzīvība vairs nav iespējama. Dievs pasmaidīs un turpinās glābt cilvēkus, kā vien gribēs. Āmen! Turpinās glābt cilvēkus, kā vien gribēs. Es neatceros, vai teicu, neteicu. Man liekas, varbūt, ka teicu jau, bet jūs zināt, ka vecums nenāk viens, viņš nāk ar aizmāršību un aizmiršanu. Es noklausījos liecību internetā, kur islama sieviete ir palikusi kristiete, tāpēc, ka Jēzus sapnī viņai parādījās. Es biju Dobelē, bijušais albānietis, bijušais musulmanis, saka, sapnī Jēzu redzēja. Šobrīd kristietis. Viņš man rādīja YouTube'ā interviju, kur viņi intervē, un tas intervētājs viņam bija piedāvājis uz sejas uzlikt sietiņu virsū, lai viņu uz vietas neatpazīst tur Albānijā, kad viņš aizbrauc mājās. Viņš saka, es viņam pateicu, priekš kam? Nevajag. Bet viņš arī atzinās, ka tur, kur viņš dzīvo, ir mierīgi, bet, kad viņš aizbrauc uz mājām uz Albāniju, tad viņam krīt krāgā pārējie islama ticīgie. Jūs varat stāstīt, ko jūs gribat, jūs varat dzīt iekšā savu grāmatu no rīta līdz vakaram, bet, kad Dievs sastopās ar cilvēku, cilvēks piedzīvo glābšanu. Cilvēks piedzīvo glābšanu. Un viņi var stāvēt torņos un 5 reizes dienā skaļruņos bļaustīties. Jēzus atnāk personīgi un nemaz neprasīja atļauju. Mūsu valstī kristietība aizliegta. Who cares? Tev nav tādas varas un autoritātes apturēt glābēju, kad viņš ir izlēmis kādu glābt. Tāpēc dzīves nākotnes notikumi nekad nav bijuši svešās rokās, viņi vienmēr ir Dieva rokās. Un Dievs ir taisns tiesnesis. Dievs ir taisns tiesnesis. Dievs ir taisns tiesnesis. Zini, ko tas nozīmē? Ka absolūtā vara ir Dieva tēva un Dieva dēla rokās. Āmen. Lasījāt par Jēru, kurš bija nokauts un tagad ir dzīvs. Pat nāve nevarēja izmainīt viņa ceļu. Jēzus Kristus nāve un augšām celšanās bija tikai pieturas punkts viņa kopējā ceļā. Tas bija ieplānots, zināms, aprēķināts, saprasts, plānots un mīlestībā paveikts glābšanas darbs. Tā nebija tumsas uzvara, tā bija tumsas sakāve, jo viņš nāvi ir aprīs uzvarā. Čūskai galvu saminis, dzeloni izrāvis. Pat tad, kad viņu veido uz krustu, viņš saka, ja es gribētu, es paprasītu tēvam atnākt eņģeļu leģioni, tie puikas ar mietiem Ģedzemānas dārzā būtu aizskrējuši un mieti būtu palikuši. Neviens viņam neatņēma, viņš saka, es atdodu. Jo šādu uzdevumu es esmu saņēmis no tēva. Ja vēlns ar visiem saviem dēmoniem būtu nogūlies priekšā krustam, lai Jēzus nesamaksā par cilvēces grēkiem, tad vēlnam būtu pārgājuši pāri pirms krusta. Āmen. Neviens nevar apturēt Dievu nolūku. Bet tas arī nozīmē, ka pasaules beigās būs grūti laiki. Tā Bībelē rakstīts. Ka pasaules beigās būs grūti laiki. Runā par slimībām, runā par badiem, runā par kariem. Saka, tauta pret tautu, valsts pret valsti. Likās, vajadzētu būt gudrākiem. Daži telefoni jau pat sasnieguši 17. sēriju, es esmu dzirdējis, vai ne? Bet cilvēks gudrāks nav palicis. Cilvēks nav gudrāks palicis. Es domāju, ka paliks vēl stulbāks, jo ir uzradies mākslīgais intelekts. Pat jau vairs nav jādomā. Es nepārspīlēju. Es kādreiz zināju telefonu numurus no galvas.
Es vēl tagad atceros, kāds bija telefona numurs man vecāku mājās, kad uzrādās 25011. Es ar grūtībām iegaumēju savu sievas telefonu numuru, lai var uzzvanīt, ja gadījumā vajag. Pārējos es neatceros. Es zinu, ka man bērniem ir telefoni. Bet kāpēc man atcerēties, ja es pik, un kāds saprot, ko es runāju? Ne skaitļus, ne datumus, ne ciparus, jo kāpēc man atcerēties, ja telefons bing atgādinājums? Un ja vēl mākslīgais pieslēgsies, man vispār nekas nav jādomā. Nē, es neesmu pret mākslīgo, lai viņš ir. Es tikai saku, ka mēs cilvēki labas lietas izmantojam tā, ka tās mūs padara slinks un truls. Neatkarīgi no tā, kas notiek, Dievs visu kontrolē. Dievs visu kontrolē. Dieva jērs ir nomiris uz Golgātas krusta un samaksājis. Un tad man vēl ir pēdējā rakstu vieta. Ak, kungs, debes tēvs, cik laiks ir maz pagājis. Es pastiepšu gumiju vienkārši tāpat. 6:15. Zīmes un brīnumi. Brīnum un zīmes. 12. un 13. pāns. 12. un 13. pāns. Kuras pāršķīru. Cienīgs tas jērs, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Un es dzirdēju, visu radību debesīs virs zemes, apakš zemes jūrā, un visus, kas tur ir, sakām, visi atzīst un zina, kam pieder vara. Visi atzīst un zina, kam pieder vara. Pat ellē. Jo Bībele saka, velns arī tic un dreb. Visi zina. O, ne visi klausa? Vai visi zina? Zini, ko nozīmē? Tā kā agri, tu saki, tad nozīmē, ka velns neklausa. Bet tas nekādā veidā neizmaina Dieva plānus, jo Dievs ir zinājis un zina, ko viņš darīs. Tāpēc par Dievu jēru ir teikts, kurš nokauts kopš pasaules pirmsākumiem. Tas bija izlemts. Tas bija izlemts. Ir cilvēki, kur saka, kad Ādams ar Ievu sagrēkoja, Dievam steidzīgi vajadzēja otro plānu. Dievam nekad nebija otrais plāns, Dievam vienmēr bijis viens plāns. Izglābt. Izglābt. Dievā nav pārmaiņu ēnas. Kā viņš varēja taisīt otru plānu, ja pie viņa nav pārmaiņu ēnas? Halo? Kā viņš varēja mainīt plānus, ja pie viņa nav pārmaiņu ēnas? Ja viņš vakar un šodien un mūžam tas pats, viņa nolūks vienmēr ir bijis glābt. Vienmēr viņa nolūks ir bijis glābt. Vienmēr laiki, notikumi, tagadne, arī pagātne un nākotne ir bijusi Dieva Tēva labajā rokā. Kad vajadzēja atslēgt nākotnes notikumus, tad vienīgais, kam viņš to uzticēja, bija viņa vienpiedzimušais dēls, kurš ir nomiris par taviem un maniem grēkiem. Un ne tikai nomiris, bet augšām cēlies. Tas ir Dievs, par kuru Bībele saka, ja viņš jau savu pašu dēlu nav žēlojis, kā viņš mums nedāvinās visas pārējās lietas. Ja būtu nākotne manās rokās, es jums izteiktu līdzjūtību, vairāk jums neko nevarētu izteikt. Bet ja nākotne būtu manās rokās, es droši vien ilgi nedzīvotu, jo būtu vesels bars cilvēku, kuri gribētu man atņemt šo kontroli. Tā būtu. Tā būtu. Bet Dievam neviens nevar atņemt. Ne tikai nākotni, ja es teicu, jūs manā un Tēva rokā, neviens nevar izraut. Neviens nevar izraut. Skaties, kas te rakstīts. Vara, gods, slava un vara mūžu mūžos. Kad Jēzus teica, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tad tev ir jāatcerās, ka tas ir mūžu mūžos. Mūžu mūžos. Ko es gribu tev šodien atgādināt? Tā kā pulkstenis ir tikai 20 gandrīz minūtes pāri,
6, tad es varu mierīgi padzerties. Man nav jāsteidzās. Dzīve nav hauss. Nākotne nav hauss. Dievs to tur savā labajā rokā. Tu dzirdi mani? Dievs nākotni tur savā labajā rokā. Bībelē labā roka simbolizē spēku, varu un autoritāti. Amen? Spēku, varu un autoritāti. Nākotne nav hauss, Dievs to tur. Nākotne nav hauss, Dievs to tur. Tāpēc, ja es teicu, turiet droši prātu, jo es pasauli esmu uzvarējis. Amen? Es pasauli esmu uzvarējis. Kad Jēzus Jānim saka sākumā klās grāmatā, ka es biju miris un redz, es esmu dzīvs mūžu mūžam. Mūžu mūžam. Un vara viņam ir mūžu mūžam. Laiku beigas, kad pasaulē ļaunums iet vairumā, nav sakāve. Tā nav sakāve. Tie ir Dieva sodi, kas nāk pār zemi, bet tā nav sakāve. Zini, kāpēc? Jo laiku beigas ir Dieva jēra rokās. Laiku beigas ir Dieva jēra rokās. Zini, kas ir Dieva jērs? Tavs glābējs. Jo tur rakstīts, viņš atpircis no visām tautām un valodām. Tur gribētos, ka būtu rakstīts atpircis no visiem latviešiem un pārējām tautām. Diemžēl tā nav rakstīts. Un es arī neko nedrīkstu klāt un neko ņemt nost. Bet tas, ka tur rakstīts no visām tautām, visām valodām, nozīmē arī mūsējos. Nozīmē tevi. Nozīmē mani. Dzirdat? Bībelē ir tik grūti laiki pieminēti, ka tad, kad tie, kas ir pie Dieva troņa, kas nokauti liecības dēļ, kad viņi sauc uz Dievu, cik ilgi tu neatrieps taisnais valdnieki, viņiem iedod baltas drēbes un saka, pacietieties, kamēr jūsu brāļu skaits būs pilns. Dievs pat zina precīzu skaitu, cik būs tie, kuri tiek nonāvēti ticības dēļ. Un interesantā veidā viņš mums nav iedevis šo skaitli, lai mēs nesekotu līdz statistikai un nemēģinātu izvairīties līdz brīdim, kamēr skaits ir pilns. Jo viņš acīm redzot grib, lai tu viņam uzticies. Lai tu viņam uzticies. Jo Bībelē rakstīts, ne nāve, ne spēki, ne tagadējie, ne nākamie mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies mūsu Kungā Jēzu Kristu. Āmen. Zini, ko viņš izdarīja? Viņš mūs atbrīvoja, jo mēs bijām nāves bailēs. Nāve bija kā lielā iznīcināšana. Nāve bija kā pēdējais elpas vilciens un pēc tam mūžīga pazušana. Nāvei vajadzēja iedvest bailes ikvienam cilvēkam, bet atnāca Jēzus un nāvu un elli uzvarēja. Tāpēc mēs mirstam vai vēl esam dzīvi, mēs piederam tam Kungam. Jo nāve ir aprīt uzvarā. Un tad, kad tev tuvojās nāve, ja tu esi atdzimis no augšienes, tu esi Dieva bērns, tu saproti, ka tas nav punkts, tas ir pārējais tiltiņš, nezinu, prāmīts, nevar teikt pārcēlājs, tas ir citām ticībām. Tu nu esi no nāves pārgājis dzīvībā. Un pilnīgi vienalga, kā tevi nest, ar mūziku, bez mūzikas, kā tevi aprok, ar zalvēm, salūtiem. Vecos laikos visādas varoņas guldīja pie Kremļa sienas, tev var apbedīt arī pie kapličas sienas vai ārpus kapu žoga. Tas nemainīs tavu mūžīgo atrašanās vietu, jo tavs vārds ir mūžīgā dzīvības grāmatā. Es tev nevaru pateikt, kas tev rītdien sagaida. Es godvārds nevaru pateikt. Man cilvēks saka, agri būs karš vai nebūs karš. Karš jau ir. Vai viņš būs Latvijā vai nebūs, es nezinu. Es godvārds nezinu. Ja tev ir te pa augstu un sāni salas brauc uz siltām zemēm, man
Dzimteni man var mīlēt arī no attāluma. Tie radi, kas ir tālāk, ir mīļāki nekā tie, kas ir tuvāk, jūs jau zinat. Ja tas kungs runā tavā dzīvē, paliec šeit, kā koks savā zemē un nebrauc nekur. Jo tavu piederība nav šeit uz zemes, bet debesīs. Bībele raksta, tavu piederība ir debesīs. Un ja tu esi miris šai pasaulē un dzīvo Jēzum Kristum, tad tu to var darīt, godīgi sakot, jebkurā vietā. Un ja jūs gribat maksāt nodokļus, visās valstīs ir jāmaksā nodokļi, neuztraucieties. Jebkurā vietā varēsiet maksāt sirsnīgi un pilnīgi un viss kārtībā. Vai kādi interesē, vai es mīlu dzimteni? Ļoti. Runas nav vispār. Ja man dotu varu, valdošā valsts pasaulē būtu latvieši. Tikai un vienīgi. Vispār. Pasaules centrs būtu Jelgavā, un Rīgā būtu kurorts. Vienkārši. Saule mēs liktu spīdēt nepārtraukti visu laiku no rīta līdz vakaram. Mēs novietot latviešu pludmalēs sildītājus, lai var peldēties arī ziemā. Mēs visu izdarītu. Elons Masks lūgtos, lai mēs ļaujam viņam šeit dzīvot. Džefs Bezos mēģinātu atbraukt un teiktu, ļaujiet man padzīvot pie jums drusku. Kur reģions, kuru vajag? Uz Latgali, lūdzu. Mēs viņu likt Daugavpilī uz pārbaudas laiku. Bet tev, mīļais Latvijai, jāatcerās, ka tev piederība ir debesīs. Pat ja šeit ir zelta bedre, ja tas kungs tev ved, ej. Ja tas kungs liek palikt, paliec. Tev ir jāsako Kristum, nevis tautībai, piedodiet. Nopietni. Nopietni. Benijs Hins kādā dievkalpojumā apjautājas amerikāņiem, cik viņi būtu gatavi atteikties no savas amerikānības. Kristus dēļ zālē iestājās nāvējošs klusums. Iedomājieties atteikties no šitās pases Kristus dēļ. Zālē iestājas klusums. Es tev neprasu atteikties no pases, bet es gribu, lai tu piesakies debesīs. Lai tās tev ir svarīgākas par jebko citu. Dzird mani? Jo tavu nākotni tur nevis vietējā vara, bet debesu vara. Tava dvēsele, gars un miesa ir paredzēti mūžīgai dzīvībai, un viņš vienu dienu tavu garu, dvēseli un miesu var nostādīt nevainīgu Dievu priekšā. Es patiešām nezinu, kas sagaida nākotnē. Es godvārds nezinu. Es nezinu, vai man kādreiz tur ir jātīra atkal automāts vai nav jātīra, es nezinu. Esmu tīrījis, gan tikai Kalašņikovu vairs tādas laikam nedod mums te krutāk amerikāņi. Nezinu, es negribu, man nevajag. Ja jūs man prasat, es gribu, lai šeit ir miers, bet Bībeles saka, ka pēdējos laikos būs grūti laiki. Karš, tauta pret tautu, valsts pret valsti, nemieri dažādās vietās. Es dzīvē nevaru iedomāties, kā Amerikā jaunieši skries pa ielu un gribēs sociālismu. Dedzinās apkārtējos biznesus un žurnālisti teiks, mierīga demonstrācija. Man gribētos pajautāt, cik tad viņam mājās ir nemierīgi, ja hauss uz ielas ir mierīga demonstrācija. Iespējams, ka viņš dzīvo trakonamā. Savādāk to nevar tā izdarīt. Ja tu dzīvo trakonamā, tad hauss uz ielas. Kad Dāvids Vilkarsons teica, ka viņš redzējis vīziju, ka Amerikā uz ielām deg uguns, es domāju, vai tik nav saskatījies kaut ko nepareizi. Goda vārds. Bez nosodījuma. Es zinu, ka cilvēki var reizēm kļūdīties. Un tad, kad viņi sāks vilināt ielas uz ielām, es domāju, bāc, wow! Nemūžam nevar iedomāties, ka amerikāņi var nojūgties. Goda vārds nevar iedomāties. Jo cilvēki, kuram ir daudz naudas, padarīt traku ir diezgan grūti. Izdevās. Var tikai pabrīnīties. Kad Krievija trako, tur nav ko brīnīties. Tur nevienam nekā nav, tikai šņem pudeli kaņu saparās, tur puršiet. Jā, jo tie, kam nauda ir Krievija, arī nekur neiet kauties, neuztraucties. Tev jāzina, ka nākotne ir Dieva rokās.
Dzirdi mani? Mēs jau dzīvojam trakā pasaulē. Mēs jau dzīvojam neprognozējumā it kā pasaulē. Bet tev nav jāzina prognozes, tev jāzina, kas šo nākotni tur. Dzirdi mani? Tu vari palaist garām vakaras ziņas, bet tu nevari palaist garām, ka tev ir jāzina, ka Dievs tur savās rokās. Un vienīgais, kam ir tiesības paņemt un atslēgt šos notikumus, ir tavs glābējs, Dieva jērs, Kungs un Jēzus Kristus. Āmen. Tāpēc es tev nesaku, ka te ir miers. Te nav miera, bet Dievs ir miera liels kungs. Kristus ir miera liels kungs. Vara ir viņa rokās. Āmen. Tēvs, tev pateicos par tavu žēlastību, Dievs. Tavs vārds, lai ir svētīts un pagodināts. Kungs, un es lūdzu, Dievs, Ziemassvētku laikā, tavā dzimšanas laikā, eņģeļu koris dziedāja miers virs zemes. Miers virs zemes. Kungs, mēs dzīvojam laikā, kad ne tikai karo, bet runā par karu. Mēs dzīvojam laikā, kad ne tikai piemin iespēju, bet mums pat iesaka būt gataviem. Es lūdzu Tēvs Jēzus Kristus vārdā, Dievs, tavu mieru. Tu teici, ka savu mieru dod ne tā, kā pasaule dod. Un, kungs, es lūdzu, lai taviem bērniem ir ticība, ka nākotne, tāpat kā pagātne un šodiena, ir tavā rokā, Dievs. Un ka vienīgais, kuram ir vara, kuram ir burtiski vara, kurš ir cienīgs šo nākotni turēt tālāk un atvērt zīmogus, ir mūsu glābējs, Kungs un Jēzus Kristus, Dieva jērs, lauva no Jūdas cilts. Amen. 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 Pavisam vienkārši neliela piebilde post skriptum. Es zinu, ka es pamatā runāju globāli, bet šis princips strādā arī individuāli. Kad velns atnāk un tev saka, redzi, tava dzīve ir hauss, tava dzīve būs hauss, un es tevi iznīcināšu. Tev ir jāzina, ka tu esi Dieva rokās. Un visi tavi soļi ir Dieva rokās. Un visi nākotnes notikumi ir Dieva rokās. Amen. Amen. Amen.